Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Cevils.eu, un šodien mēs apskatīsim centrālapkures kamīnkrāsni Vulkānu 15 kW versiju. Vispirms jau noteikti radies jautājums, ko es domāju ar 15 kW versiju. Tā ir kopējā kamīna jauda, un es to pieminu, jo mums arī ir 24 kW variants, par kuru ir uzfilmēts atsevišķs video. Lai gan pašas kamīnkrāsnes ir ļoti līdzīgas, tās ir paredzētas dažādām platībām. Ražotne pamanīja, cik populārs risinājums ir 24 kW versija un izveidoja jaunu modeli mazākām platībām līdz 100–120 kvadrātmetriem. Pirms mēs pievērsīsimies konkrēti šīs kamīnkrāsnes tehniskajiem datiem un tās detaļām, iziesim cauri centrālapkures kamīnkrāsnes lielākajiem plusiem. Viens, tai nav vajadzīga atsevišķa katla telpa, to var likt dzīvojamajā istabā, un šī kamīnkrāsnes dos arī kamīna efektu. Otrs, centrālapkures kamīnkrāsnes spēs daudz labāk apsildīt vairākas telpas. Pavisam noteikti, ja šīs telpas ir atsevišķa viena no otras. Tātad, ja ar vienu kamīnkrāsni ir jāapsilda visa dzīvojamā platība, tad šāda tipa produkts būs ļoti loģiski izvēle, ja mēs tos salīdzinām ar parastu kamīnkrāsniņu, kas strādā ar gaisu. Protams, šī kamīnkrāsnes varēs sagatavot arī silto ūdeni patēriņam. Tas nozīmē dušām, vannas istabām, virtuvē un visam pārējiem. Vai vienkāršākiem vārdiem, tā varēs uzsildīt ūdens boileri, kas jums uzreiz dos arī silto ūdeni patēriņam. Vēl jāņem vērā, ka konkrēto kamīnkrāsniņu var kombinēt arī ar akumulācijas tvertni, un šāda kombinācija ir lieliska, jo jūs saņemat gan kamīna efektu, gan arī siltumu pēc tam, kad kamīnkrāsnes ir izkūrusies, līdzīgi kā siltuma akumulācijas krāsnis, bet šeit jūs vēl saņemat to bonusu klāt, gan silto ūdeni, gan siltumu vairāk kā vienā telpā. Un, protams, jāņem vērā arī siltuma regulācija. Jūs katrā telpā varat iestatīt vēlamo temperatūru, piemēram, vannas istabās augstāku temperatūru un guļamistabās zemāku, kas ir neatņemama komforta sastāvdaļa. Tagad pievērsīsimies tehniskajai specifikācijai. Kā jau iepriekš minēju, jauda ir 15 kW. Jā, ar šo jaudu var noteikt aptuveno apsildāmo platību, bet tā ir aptuvena, šie 100–120 kvadrātmetri. Kāpēc tā ir aptuvena? Jo katrai mājai ir savi siltuma zudumi, sava gaisa kubatūra, kas ir atkarīga, protams, arī no griezta augstuma. Tāpēc pareizākais ceļš, kā precīzi zināt, vai konkrētais modelis būs atbilstošs, būtu izmantot mūsu siltuma zudumu kalkulātoru, kas ir pieejams bez maksas mūsu mājaslapā. Katrai telpai var izrēķināt atsevišķus siltuma zudumus un pēc tam saskaitot šo skaitli kopā. Ja tas ir lielāks par 15 kW, tad ir vērts izvērtēt lielo modeli. Ja tas ir mazāks, tad viss ok. Šo varēs izmantot to telpu apsildēji. Aprēķināt katras telpas siltuma zudumus dod vēl vienu bonusu. Ja iepriekš dzīvojamajās telpās nav bijusi centrāla apkure, tad mēs pēc šiem siltuma zudumiem zināsim, cik lielu radiatoru vai cik siltās grīdas lokus mums ir nepieciešams katrā istabā ievietot. Tas ir pie nosacījuma, ja jūs vēlaties pats šo centrāla apkures sistēmu ierīkot, vai arī vienkārši vēlaties pārbaudīt. Bet kā šie 15 kW iedalās, tātad 12 kW tiek novirzīti uz centrāla apkures sistēmu. Tātad ar šiem 12 kW tiek sildīta akumulācijas tvertne vai radiators, siltās grīdas, ūdens boileris un tā tālāk. Un šie 3 kW paliek pašā telpā. Tātad, ja jūsu telpas siltuma zudumi ir mazāki par 3 kW, tajā telpā papildus radiators vai silto grīdu loki nebūs nepieciešami. Un patiesībā sakot, šis sadalījums arī ir viens liels Vulkāna pluss, ka šis sadalījums nav absurds, kad aptuveni 90% no siltuma tiek reāli arī novirzīti centrālapkures sistēmai,
un istaba, kurā atrodas pati kamīnkrāsns, nepārvēršas par pirti, tikai lai mēs varētu, uzsildīt pārējās telpas, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, un tāpēc arī mēs izplatām šos produktus, jo šis sadalījums ir viens no labākajiem tirgu. Kamēr vēl esam pie šī jaudas rādītāja, atgriežamies pie tā, ka šo kamīnkrāsni ir ieteicams arī kombinēt ar akumulācijas tvertni. Šo akumulācijas tvertnes lielumu mēs ieteiktu no 300 līdz 500 litriem. Tas būs optimālais tilpums konkrētajam modelim. Svars ir 115 kg, augstums ir 89 cm, dziļums ir 48 cm, platums ir 50 cm. Liederības koeficients 78%. Ko nozīmē liederības koeficients? Tāds vienkāršākais veids, kā izskaidrot, ja mēs iedomājamies, ka viena pagale ir 100%, tad cik no šīs pagales reāli tiek izmantots un tiek pārvērsts siltumā, no vienas veselas pagales tiek izmantoti aptuveni 78%, kas ir labs rādītājs, ja mēs skatāmies tieši uz centrālapkures kamīnkrāšņu segmentu. Dūmvats šim modelim iznāk tikai no augšas, tas ir 150 mm diametrā. Bieži klientiem rodās arī šis jautājums, vai nepieciešama čaula. Tāda vienkāršākā atbilde ir gandrīz vienmēr mēs iesakām ievietot čaulu, pat ja šī dūmgāzu temperatūra ir pietiekami augsta, jo čaula pasargās jūsu skursteni no lēnas bojāejas. Šie sodrāji, kas ir skurstenī, sajaucās ar mitrumu un lietus ūdeni, veido tādu kā skābi un lēnām šo skursteni sēda. Tāpēc čaula ir lielisks veids, kā no tā izvairīties. Tāpēc, ja ir iespējams, tad, protams, mēs rekomendētu izmantošanu ar čaulu. Šī augšējā daļa kamīnkrāsnī ir noņemama, tā kā mēs paši izmantojam arī centrālapkures kamīnkrāsni Vulkānu mūsu ofisu apsildēji. Esam pamanījuši, ka šī augšas noņemšanas funkcija ir ļoti ērta, jo dažkārt visādi putekļi, viss kaut kas uz augšas tomēr sakrājās, un ja šo augšu var vienkārši noņemt, ir super ērti to notīrīt, un kamīnkrāsns izskatās atkal jauna. Protams, noņemot šo augšējo plāksni, mēs arī redzam katla iekšieni, bet vairāk jau šī funkcija ir ļoti ērta priekš tīrīšanas. Augšā varam arī redzēt tādas kā atveres, lielākā siltuma atdeve telpā, protams, būs caur stiklu, bet šeit arī strādā konvekcijas siltums, kas nozīmē, ka vēsais gaiss tiek vilkts caur apakšu iekšā, uzsildīts un izpūsts caur šejienu augšā. Šai krāsnī es esmu pamanījis, ka šis efekts tiešām arī strādā, un to var pilnīgi just, pieliekot roku, kad kamīnkrāsns strādā. Var just tādu kā vieglu gaisa kustību, kas, protams, ir patīkami redzēt, ka šī gaisa apmaiņa notiek un ka šī funkcija arī strādā, kā tā ir paredzēta. Tagad pievērsīsimies apdarei. Apdare ir izgatavota no tērauda. Protams, tai nav arī nekāda saistība ar to, kas notiek pašā kurtuvē, ar to, kur atrodas uguns. Tā ir iekšējā daļa, tā ir pilnībā atdalīta no ārējās daļas, kas ir vairāk dekoratīva un, kā iepriekš minēju, pilda šo konvekcijas siltuma funkciju. Bieži klientiem rodās jautājums, cik ļoti tā uzkarst, jo ir mājdzīvnieki, bērni un tā tālāk. Pēc mūsu pašu pieredzes un testiem var teikt, ka tā uzkarst ļoti minimāli. Patiesību sakot, šai daļai, kas ir tieši krāsota, var mierīgi pieskarties ar roku, pat pēc tam, kad katls ir strādājis vairākas stundas. To pašu arī es varu teikt par augšējo daļu, bet vienmēr jāņem vērā, ka stikls un priekšējās durvis, protams, būs karstākā zona, un no tās vietas gan labāk izvairīties, jo, protams, caur stiklu, kā jau iepriekš minēju, būs vislielākā siltuma atdeve. Kas attiecās uz pašām apdares krāsām, tās ir pieejamas vairākas. Aktuālās krāsas gan vajadzētu skatīties mājaslapā, ierakstot meklētājā Vulkānu 15 kW.
vai arī atrodot konkrēto produktu katalogā. Tālāk pievērsīsimies konkrētās kamīna krāsnes kontrolē. Šis ir it īpaši svarīgi, ja kamīna krāsni nekombinējat ar akumulācijas tvertni, lai gan veidojot šo kombināciju funkcionalitātes ziņā jūs saņemsiet visu vairāk, dažreiz vienkārši tas nav iespējams. Un tad nu gan vulkāna ir vairākas funkcijas, kas šajā gadījumā ir ļoti būtiskas un bez kurām iztikt nevar, jo šīs funkcijas padarīs lietošanu bez akumulācijas tvertnes iespējamu un drošu. Šeit mums ir regulators ar cipariņiem no 0 līdz 9. Katrs cipariņš atbilst temperatūrai, zemāks cipariņš zemākai temperatūrai, augstāks cipariņš augstākai. Mēs varam nolikt šo regulātoru uz konkrētu iestatījumu, un tālāk vulkāna pats noregulēs šo gaisa padevi, kas kustēsies atkarībā no temperatūras centrāla kursa sistēmā. Tātad, ja temperatūra pārsniedz šo vēlamo, tad gaisa padeve automātiski aizvērsies. Ja temperatūra ir par zemu, tad šī gaisa padeve atvērsies. Tādējādi ielaižot vairāk gaisa un veicinot intensīvāku degšanas procesu. Ja mēs lietojam ar akumulācijas tvertni, principā vienmēr mēs uzliekam uz maksimumu, jo mums mērķis ir pēc iespējas ātrāk šo tvertni uzsildīt. Ja lietojam bez, tad uzstādām uz nepieciešamo temperatūru, un mēs izvairīsimies no sistēmas uzvārīšanās riska, jeb no riska, kāda temperatūra pārsniedz vajadzīgo. Šis regulators ir aiz šīm durtiņām, kuras tūlīt es atvēršu. Tagad mēs redzam, kā šī sistēma izskatās. Uzreiz piebildīšu, ka tai nav vajadzīga elektrība, tā strādā tīri mehāniski, un kustinot šo regulātoru, kustās arī pati gaisa padeves regulācijas svira. Šīs durtiņas ir vajadzīgas, jo reizi mēnesī viņas ir jātaisa, un ar pudrļsūcēju jāizsūta šis nodalījums, jo dažreiz šeit sakrājās dažādi gruži, kas var traucēt šai kustībai. Tagad jau pievērsīsimies vulkāna priekšējai daļai, varam redzēt stiklu. Stikla priekšā ir iestrādāta gaisa padeve, kas nodrošinās to, ka tas paliks tīrs pie kurināšanas. Protams, kurināšana ir jāveic ar sausu kurināmo. Sauss kurināmais plus šī tīrā stikla tehnoloģija nodrošinās to, ka principā stikls nav jātīra nekad. Atgriežoties pie kurināmā, mēs varam kurināt malku, briketes, un vulkāni ir certificēts arī kurināšanai ar oglēm. Latvijā tas nav izplatīts vai populārs kurināmais. To mēs vairāk pieminam tā iemesla dēļ, ka kurtuve ir paredzēta augstām temperatūrām. Tāpēc, ja jautājums ir par ozolu malku vai kādu, kas deg karstāk, jā, šī kurtuve ir paredzēta arī augstākām temperatūrām, un tai nebūs problēmas arī strādāt intensīvākā režīmā. Pats rokturs ir izgatavots no tērauda, tam ir gumijas uzlika, un pēc pieredzes var teikt, ka tas neuzkarst. Lai gan varētu likties, ka tērauda rokturs pamatīgi uzkarsīs, šajā gadījumā kombinējot to ar šo gumijas uzliku, tas, protams, paliek silts, bet nav problēmas to atvērt ar pliku roku, kas, manuprāt, arī ir liels pluss no ērtību viedokļa. Iekšā varam redzēt pamatīgi blīvējumu auklu. Protams, tā ir iestrādāta, lai gaiss pieplūst tikai no šī regulātora, nevis no kaut kādām šķirbām durvīs. Tāpēc arī šīs durvis noslēdzās cieši un nekas nekustās. Un šādas mazas detaļas vulkānam palīdzēs uzlabot kontroli, kas nozīmē, ka mēs daudz precīzāk varēsim iestatīt šo vēlamo temperatūru un kuršanās režīmu. Kurtuve ir izgatavota no 6 mm bieza tērauda. Aizmugurē mums ir iestrādāta gaisa padeve, un kurtuves augšā mums ir deflektors, kas nozīmē, ka dūmgāzes iziet vēl cauri pāris plauktiem, pirms tās sasniedz skursteni. Priekšā mums ir šāds aizsargs, lai kurināmais nebojātu stiklu. Mēs to varam izņemt, kas ir īpaši ērti tieši tīrīšanai. Ik pa laikam paši mēs izņemam arī šo čuguna resti. Tā ir pamatīga biezuma, protams, kā mainām detaļa.
to arī ir iespējams iegādāties atsevišķi. Maksimālais malkas garums ir 33,5 cm taisnā veidā. Protams, šis te rādītājs neņem vērā to, ka dažreiz pagalā arī var ielikt slīpi. Tad mēs varam ņemt vērā, ka šis garums būs nedaudz lielāks. Un zem čuguna restes mums ir pelna atvilkne, kas ir pietiekama lieluma. Bieži vien klienti jautā, vai tā nav par mazu, vai nav pārāk bieži jātīra. Pēc savas pieredzes var teikt, ka centrāla apkures kamīnkrāsnī, ko mēs kurinām gandrīz katru dienu, ziemas periodā, šī pelna atvilkne tiek izņemta reizi 2 nedēļās. Šī tīrīšana ir nepieciešama. Viss ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvs ir jūsu kurināmais. Jo tas ir kvalitatīvāks, jo tas sadegs pilnīgāk un mazāk būs pelni. Un tagad pievērsīsimies vulkāna aizmugurē, par kuru parasti ir visvairāk jautājumu klientiem. Turpgaitas un apakaļgaitas izvadi ir šie te, sarkanais un zilais. Tālāk uzpildīšanai, iztukšošanai mums ir atsevišķs izvads šis. Šeit mums ir atsevišķs izvads drošības grupai. Tātad drošības svārstam, spiedienu mērīšanai un atgaisotājiem. Parasti klientiem visvairāk jautājumi ir tieši par šiem izvadiem. Tā ir kā drošības kontūra vulkāna katliem. Šeit mēs ieskrūvējam ūdens zondi, kas savienojās ar vārstu, kurš pie noteiktas temperatūras atver parastu ūdens pieslēgumu, kurš ir pieslēgts šeit. Un šis gals ir pieslēgts kanalizācijai. Tātad, ja ir avārijas situācija, teiksim, temperatūra jau pārsniedz 90 grādus, šī zonda nolasa, ka temperatūra tiek pārsniegta, atver šo te vārstu, ūdens atdzesē katla iekšpusi un karstais ūdens izplūst ārā kanalizācijā, tādējādi novēršot nevajadzīgus bojājumus vai arī nevajadzīgu drošības vārsta aktivizāciju. Šī te funkcija ir vēlama, tā nav obligāta. Ja jūs to izvēlaties neizmantot, šos galus var atstāt vaļā, jo pamatā tie nav savienoti ar galveno siltummaini, bet tā ir gan kā papildus funkcija. Bieži vien klientiem ir jautājums, vai vulkāni var arī strādāt ar pašteces principu. Atbilde ir jā, un šī te schēma ir arī norādīta ražotāja instrukcijās, tā kā pašteces principā arī konkrētais kamīns var strādāt. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par centrāla apkures kamīnkrāsni vulkānu 15 kW versiju. Ja gadījumā jums ir kāds papildus jautājums par šo kamīnkrāsni vai par jebkuru citu, kas ir mūsu katalogā, droši sazinieties ar mums kontaktu sadaļā, mēs jums palīdzēsim. Vai arī, ja pirms iegādes vēlaties konsultāciju klātienē, kur arī varēs redzēt konkrētos modeļus klātienē, tad mums ir izstāžu zāle netālu no Jūrmalas, un caur mūsu mājaslapu arī var pieteikties vizītei. Paldies vēlreiz, un lai siltums katrās mājās!